Zahrans Mamdanis jaunākais fiasko ir aicinājums federālajai valdībai arestēt premjerministru Netanjahu, kad viņš ieradīsies Ņujorkā. Paklausīsimies, ko viņš vēlas pateikt. Benjamins Netanjahu ir kara noziedznieks, šausminoša genocīda pret palestīniešu tautu arhitekts. Viņš ir atbildīgs par vairāk nekā 77,000 cilvēku nogalināšanu, par 10,000 bērnu sakropļošanu. Un tas viss notiek, kamēr mēs, amerikāņi, maksājam par bumbām, kas nogalina. Ir iemesls, kāpēc Starptautiskā krimināla tiesa izdeva orderi viņa arestam. Kā cilvēki mēs paudžu paudzēs esam veidojuši kopīgu izpratni, ka ir noziegumi, kas ir tik smagi, ka aizskar visu cilvēci. Mana administrācija ir izvērtējusi visas iespējamās likumīgās iespējas noteiktu, vai Ņujorkas pilsēta varētu izpildīt Starptautiskās krimināla tiesas aresta orderi, ja Benjamins Netanjahu ierastos šeit. Ir skaidrs, ka mums nav neatkarīga juridiska pilnvaru, lai izpildītu šo orderi. Tomēr federālajai valdībai šādas pilnvaras ir, un es aicinu viņus pievienoties Starptautiskajai krimināltiesai un izpildīt šo aresta orderi. Sveiks, Mark! Šodien tu pievienojies man attālināti. Es esmu JNS TV studijā Jeruzalemē, bet tu esi nezināmā vietā citur. Klausies, Mark, mēs jau kopš laika, kad Ņujorkas mērs vēl nebija ievēlēts, dzirdam viņa pretīgos izteikumus par Izraēlu. Arī šis gadījums nav izņēmums. Bet interesanti šajā video ir tas, ka viņam tas bija jāizveido pēc sašutuma, kas izcēlās pēc viņa iepriekšējā video, kurā viņš teica, ka grasās arestēt Netanjahu, kad viņš septembrī ieradās Ņujorkā uz ANO ģenerālo asambleju. Ko tu par to saki? Tā ir politika, kurā galvenais ir izklaidēties, nebūt nopietnam un būt antisemītiskam. Un es pateikšu to, kas ir jāsaka. Es domāju, daži cilvēki saka, kad esi opozīcijā, kad esi students, aktivists, kad esi aktīvists universitātē, tu vari teikt visādas muļķības un tikt cauri sveikā. Bet, kad tu kļūst par ievēlētu amatpersonu, tev vajadzētu būt nopietnākam. Un, diemžēl, mēs neesam redzējuši šādu pārēju Mamdanī gadījumā. Viņš pat nemēģina slēpt savas radikālās pret Izraēlu un pret ebrejiem vērstās pozīcijas, kas ir skumji. Un paskatīsimies tikai uz viņa argumenta loģiku. Es domāju, ka apvienoto nāciju organizācijā ir apmēram 190, varbūt nedaudz mazāk dalību valstu. Daudzas no tām nav demokrātiskas. Daudzas no tām pārvalda diktatori. Un šis ir cilvēks, kurš publiski izceļ ebreju valsti. Un viņš saka, no visiem cilvēkiem, kas ierodās Ņujorkā, viņa prāt mums to vajadzētu darīt, bet viņš to nevar izdarīt. Viņam ļoti žēl, ka viņš to nevar izdarīt. Mums federālajai valdībai vajadzētu arestēt Netanjahu. Tagad, pat ja kāds ir kritisks pret Izraēlu, un jūs zināt, daudzi cilvēki kritizē Izraēlu. Bet es domāju, ko viņš saka? Viņš saka, es neskatos uz briesmīgajiem diktatoriem, kas nāk no visdažādākajām pasaules malām. Es nerunāju par Irānas vadību. Es nerunāju par to valstu vadību, kurās ir briesmīgs cilvēktiesību stāvoklis. Demokrātiski ievēlēts demokrātisks valsts līderis ir tas, kuru tu izcel un saki, es viņu arestētu, ja varētu. Un man ir ļoti žēl, ka es viņu nevaru arestēt. Par ko tas viss ir? Pareizi. Zini, ko tas ir vēl vairāk, jo es pat negribu teikt, jā, tu vari kritizēt Izraēlu un Izraēlas cilvēktiesību stāvokli. Ļauj man uz to norādīt. Viss, ko viņš saka par genocīdu Gazā, vai ko viņš saka par aparteīdu un par palestīniešu apspiešanu Gazā, protams, viņš neminēja 7. oktobra slaktiņu vai kaut ko tam līdzīgu, pasarg Dievs, bet viss, ko viņš saka, ir klaji meli. Un tas nav tikai tā, ka Izrēlai, salīdzinot ar diktatūrām, kas ir ANO dalībvalstis, salīdzinot ar tām, Izrēlai ir labi rādītāji. Nē, objektīvi, pēc jebkura kritērija Izrēlai ir izcili rādītāji. Un Izrēlai ir tik izcila reputācija pilsētu kaujās, ka Izrēlas karavīri tiek apdraudēti tieši tāpēc, ka mēs tik ļoti rūpējamies, lai izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem. To ir apgalvojuši visi militārie eksperti un tā tālāk. Bet vēl viens punkts ir tas, ka ne Izrēla, ne Amerikas Savienotās valstis nav Starptautiskās krimināla tiesas dalību valstis. Un tieši uz šī pamata Mamdani to arī teica. Viņš sacīja, ka viņš ir kara noziedznieks Starptautiskajā krimināla tiesā un Starptautiskajā tiesā. Bet noskaidrosim šo. Amerikas Savienotās valstis.
Valsts sekretārs Marko Rubio vada kampaņu, lai pilnībā diskreditētu, izformētu un nomelnotu Startautisko krimināltiesu, jo viņš apgalvo, ka tā ir neleģitīma. Un tā ir tikai kaudze ar tās sākotnējais mērķis jau sen ir zudis, tāpat kā ANO sākotnējais mērķis. Un paklausīsimies uz mirkli, ko Marko Rubio par to teica. Kad Startautiskā krimināltiesa tika izveidota pirms 24 gadiem, mums teica, ka tā būs tikai ierobežots rezerves mehānisms, globāla tiesa, kas iejauksies tikai vissmagāko noziegumu gadījumos, piemēram, genocīda un kara noziegumu gadījumos, un tikai tad, ja valsts tiesas nespēs tās pašas iztiesāt. Bet patiesība ir tāda, ka tas bija kas daudz radikālāks un ekstrēmāks. Tā bija globāla tiesa, kurā strādā neievēlēti globalistu birokrāti, kuri apgalvo, ka viņu vara ir gandrīz neierobežota. Šīs globālās tiesas radītās briesmas tikai turpina pieaugt. Šodien tā apdraud katru mūsu politiskās un juridiskās sistēmas aspektu. Robežpatruļas aģentus, kuri izved vardarbīgus noziedzniekus no mūsu valsts. Amerikāņu jūras kājniekus, kuri riskē ar dzīvību, lai aizstāvētu mūsu dzimteni. Prokurorus, kuri strādā, lai izjauktu teroristu plānus, uzbrukt amerikāņiem un viņus nogalināt. Ja mēs stāvēsim malā, viņi visi būs ārvalstu tiesnešu žēlastībā tūkstošiem jūdžu attālumā, pastāvīgi riskējot tikt saukti pie atbildības un pat ieslodzīti par tā saukto noziegumu, savas valsts aizstāvēšanu. Amerikāņu tauta nekad nav piekritusi nekam no tā visa un nekad arī nepiekritīs. Labi, tātad šeit ir milzīgs kontrasts starp Ņujorkas mēru, starp citu visjudaiskāko pilsētu pasaulē, izņemot Izraēlas pilsētas. Un fakts, ka viņš vispār tika ievēlēts, protams, ir šokējošs, bet, kā tu teici, viņš to neslēpj. Es domāju, viena laba lieta, ko var pateikt par Mamdani, ir tā, ka viņš neslēpj savu atklāto antisemītismu. Viņa naidīgums nav vērsts pret premjerministru Netanjahu. Un es domāju, ka visiem kreisajiem vai visiem anti-Netanjahu noskaņotajiem Izrēlā un ārpus tās būtu jāzina viena lieta. Viņš neienīst Netanjahu, viņš ienīst visu. Tātad vispirms Parunāsim par to, ko teica Rubio, un Rubio ir 100% pareizs, jo Rubio to teica. Šis Startautisko kriminālu tiesu SKT sākotnēji izveidoja Do Duguras, kurš teica, ziniet, mums ir problēmas ar valstīm pasaulē, kur nav neatkarīgas tiesu varas, un ir briesmīgi cilvēki, kurus nesauc pie atbildības. Un mums vajag institūciju. Un viņi runāja par vietām, kur notika briesmīgi pilsoņu kari, masu slepkavības, genocīdu un tam līdzīgi. Un mums ir vajadzīga institūcija, kas būs klāt, kad nav funkcionējošas tiesiskās sistēmas, un mēs varam iejaukties un nodrošināt taisnīgumu tiem, kas to ir pelnījuši. Un viņi arī teica, ka mēs nevaram piespiest nevienu valsti pievienoties šai sistēmai. Tāpēc tā ir brīvprātīga sistēma, kurai cilvēki pievienojas pēc savas gribas. Un kā jūs teicāt, tāpat kā apvienoto nāciju organizācija un tam līdzīgi, tas ir attīstījies un ir kļuvis par birokrātisku monstru, kurā neievēlēti tiesneši. Var pasludināt cilvēkus par noziedzniekiem. Un es jums atgādināšu, ka daudzi cilvēki, kas pievienojās SKT, Startautiskajai krimināltiesai, nav ar neatkarīgu tiesu varu. Un tā rezultātā tiesneši, kurus viņi sūta uz SKT, protams, tiek ievēlēti ANO tipa sistēmā, kur valstis balso blokos un tā tālāk. Un ja jūs nākat no valsts, kurai nav neatkarīgas tiesu varas vēstures, tad jūsu tiesnesi Startautiskajā krimināltiesā faktiski pārvēršas par ANO tipa balsojumu. Jūs darīsiet visu, ko jūsu valdība saka, jo nav neatkarīgas tiesu varas. Tātad es domāju, kad Izraela saka, un Amerikas Savienotās valstis saka, ka šai tiesai mūsu acīs nav nekāda spēka. Es domāju, tā tika izveidota citam mērķim, un tagad tā tiek izmantota pret valsti ar ļoti neatkarīgu tiesu varu. Tu šajā raidījumā esi teikusi vairāk nekā vienu reizi, ka Izraēlas tiesas ir pārāk spēcīgas, Rūtija. Un daudz izrēlieši tev piekrīt. Un tomēr, piemēram, tiesa, kas tika izveidota, institūcija, kas tika izveidota, lai risinātu, un viņi to norādīja savā statūtā, savā dibināšanas dokumentā. Viņi teica, ka mēs būsim tur, kur nav funkcionējošas tiesu varas. Teikt, ka Izrēlā nav funkcionējošas tiesu varas ir, uz kādas planētas tu dzīvo. Un tas, kas, manuprāt, satrauc Rubio, ir tas, ka ja tu vari vērsties pret Izraēlu, un viņš to arī teica, tu vari vērsties pret jebkuru valsti. Un pēkšņi amerikāņu karavīri
Amerikāņu diplomāti, amerikāņu piloti, kuri uzbruk vai uzbruka kodolobjektiem Irānā, pēkšņi arī viņi visi būs kara noziedznieki. Un ja viņi dosies atvaļinājumā uz Franciju, lai apskatītu, piemēram, Eifeļtorni, viņus pēkšņi arestēs. Un šeit mums ir situācija, kurā šī starptautiskā institūcija, kas varbūt tika izveidota ar vislabākajiem nodomiem, ir izkropļojusies par šo problēmu ar lielo P. Teikt, ka demokrātiski ievēlētam premjerministram, kurš gatavojas pārvēlēšanai, ir jāstājas savas tautas priekšā un jātiek pārvēlētam. Jā, valstī ar ļoti neatkarīgu tiesu varu, kas ir pierādījusi, ka spēja atcelt valdības lēmumu pēc valdības lēmumu. Pats premjerministrs, kā mēs abi zinām un esam apsprieduši, viņš ir apsūdzēts Izrēlā un stāv tiesas priekšā, jo tiek apgalvots, ka viņš ir izdarījis noziegumus. Teikt, ka starptautiskā krimināltiesa, kurai nav nekādas pieredzes šajos jautājumos, noteikti apsūdzēs premjerministru Netanjahu, tas patiešām ir absurdi. Protams, vēl viena pēdējā lieta. Galvenajam prokuroram, kurš izvirzīja apsūdzību Netanjahu, protams, nācās atkāpties dažādu sliktu, personisku un amorālu rīcību dēļ. Un viņš ir tas, kur Mamdani min kā morālo autoritāti. Pareizi. Starp citu, ne Izraēlas galvenais prokurors. Starptautiskajā tiesā. Pareizi. Un viņu apsūdzēja masīvā seksuālā uzmācībā vai seksuālā vardarbībā. Un viņš tika pilnībā pazemots šī iemesla dēļ. Labi, ne jau tas viss ir saistīts. Bet jā, viņam ir slikts raksturs un viņš ir arī antisemīts. Lūk, interesantā lieta. Prezidents Trumps, kāpēc Mamdani bija jāizveido šis jaunais video? Viņš turpina veidot šos mazos klipus. Tas ir tāpēc, ka prezidents Trumps publicēja ierakstu platformā Truth Social. Atvainojos, Mamdani. Šis ir mans prezidenta Trumpa teiktā pārstāsts. Atvainojos, Mamdani. Neviens neaiztur Netanjahu, kad viņš ierodas Ņujorkā, un tev nav tiesību to darīt. Tikmēr ASV vēstnieks Izrēlā Maiks Hakabijs sacīja, ka viņš šodien tvītoja. Viņš teica, ka Mamdani nav muļķis. Viņš viņu nosauca par pretīgu antisemītu. Un viņš arī teica, ka ja kāds būtu jāarestē, tad tas ir Mamdani par kūdīšanu. Un zini ko? Tas nav joks, jo pirms dažām dienām, kamēr viss šis tracis notiek, cilvēku grupa Manhetenā, Greenwich Village'ā, dienas laikā visjūdiskākajā pilsētā pasaulē, izņemot Izrēlu, dedzināja Izrēlas karogu un gavilēja. Apskatīsim to. Es tikai saku, ka Amerikas Savienotās valstis valdība, federālā valdība šajā jautājumā nav Mamdani pusē. Nu, tas ir skaidrs, bet es tev pateikšu, kas mani uztrauc rūtī. Mamdani ir tas, kas viņš ir, un zini, pret Izrēlu vērsts galēji kreisais antisemīts. Labi. Un kas man uztrauc, ir viņa ietekme plašākā demokrātu partijā. Un ko tas liecina par ASV un Izraēlas attiecību nākotni? Jo, ziniet, ik pēc pāris gadiem mainās cilvēks, kurš kontrolē Balto namu. Un tas varētu notikt jau novembrī ar pārstāvju palātu. Demokrāti var pārņemt varu. Un es jums pateikšu, kas man šķiet visvairāk uzkrītošs un satraucošs. Visi vārdi, par kuriem tiek runāts. Un ja ir kāds vārds, par kuru es nezinu, tad atvainojos. Bet, piemēram, Kalifornijas gubernators, Ņujorkas mērs, Merilendas senators. Visi šie cilvēki, par kuriem tiek runāts, ka viņi varētu kandidēt uz prezidenta amatu. Viņiem ir sagatavošanās komitejas, kā tās sauc Amerikā. Viņi vēl nav oficiāli paziņojuši, bet jau ir sākuši vākt līdzekļus. Šodien Demokrātu partijā, pateicoties demokrātu priekšvēlēšanu balsotājiem, jā, un Mamdani tipa cilvēkiem, kuri būs īpaši aktīvi un balsos demokrātu priekšvēlēšanās. Tev publiski jānorobežojās no attiecībām starp ASV un Izrēlu, lai cerētu uzvarēt. Vismaz tā viņi domā. Kalifornijas gubernators teica, ka mums ir es atkal runāju pēc atmiņas, bet mums ir jāpārdomā attiecības ar Izrēlu. Un arī Merilendas senators Van Hollands izteicās par šo jautājumu. Mums tajā pašā dienā bija jāuzbruk Netanjahu un Izrēlas valdībai. Man šķiet, tas bija tad, kad viņš paziņoja, ka izveido savu sagatavošanas komiteju.
Čikāgas mēram ir jāatbrauc uz Izraēlu un jāsaka, ka pie visa vainīga Izraēla, ka nav atbalsta. Tas ir Netanjahu un viņa valdība, un viņi ved Izraēlu nepareizā virzienā. Tas gandrīz ir tā, it kā, ziniet, ja agrāk joks bija tāds, ka, ja kandidēji uz prezidenta amatu, tev bija jāapmeklē Īrija, Itālija un Izraēla. Tie bija 3 obligātie braucieni. Tagad izskatās, ka demokrātu priekšvēlēšanās tas ir obligāti, ja vēlies būt konkrētspējīgs. Ja vēlies iegūt iespēju, tev ir jāpasaka kaut kas negatīvs par Izraēlu. Mēs tāpat nav vērts piedalīties sacensībā. Un starp citu, ne tikai par Izraēlu. Es domāju, neaizmirsīsim, ka Mamdani nosauca Eipaku par briesmoņiem. Tas nav tikai par Izraēlu, tas ir par ebrejiem. Un atklātais antisemītisms, ko pauž daudz no šiem kandidātiem, ir kaut kas tāds, kas Amerikā ir bezprecedenta. Un tev ir pilnīgi taisnība. Tas ir satraucoši. Bet es vēlētos uz brīdi parunāt par daļu vainas, kas gulstas uz Amerikas ebrejiem un izrēliešiem. Un ko es ar to domāju? Es nedomāju, ka izrēlieši vai Amerikas ebreji ir vainīgi pie naida, kas vērsts pret mums un viņiem. Nē. Bet 30% Ņujorkas ebreji nobalsoja par Mamdani. 30%. Tas ir daudz. Tas ir pirmais. Otrakārt, ebreji parasti ir demokrātiskās partijas biedri vai balso par demokrātiem. Un Izraēlas liberāļi, kas ir līdzvērtīgi ASV liberāļiem. Ebreji, liberālie ebreji. Turpina to atkārtot. Gadiem ilgi viņi to ir darījuši, ka Netanjahu ir vainīgs pie plaisas starp demokrātiem un republikāņiem attiecībā uz Izraēlu, kas ir izraisījusi šo situāciju. Agrāk viņi varēja sadarboties ar abām pusēm, bet tagad Netanjahu ir sabojājis šo divpartiju sadarbību. Tas ir pilnīgas muļķības, un es vēlos uzrunāt ne tikai ASV ebrejus par to, kā viņi paši sev kaitē, balsojot par demokrātiem, īpaši šajā situācijā, bet arī Izraēlas ebrejus, kuri domā, ka ja tikai mēs atbrīvotos no Netanjahu, viss mainītos. Tā ir meli. Un tam nav nekāda sakara ar to, par ko es balsoju, vai par ko balso kāds cits Izrēlā. Vienīgās partijas Izrēlā, kas uzskata, ka Izrēla veids genocīdu Gazā un tam līdzīgi, ir arābu partijas. Ebreju partijas, pat tās, kas ir ļoti kreisas, tie ir cilvēki, kuri ir cīnījušies Gazā. Viņi ir uzvilkuši savas formas, viņi piedalās tajā visā. Viņi zina, ka mēs neveicam genocīdu. Viņi ir pēdējie cilvēki pasaulē, kuri to vēlētos. Viņi ir miera mīlētāji. Viņi vienmēr ir atbalstījuši 2 valstu risinājumu ar palestīniešiem. Es runāju par kreisi noskaņotajiem izrēliešiem. Ja kāds domā vai iedomājas, jebkurš ebrejs abās okeāna pusēs, ka atbrīvošanās no Netanjahu mainīs to, ko jūs aprakstījāt, un atklātais antisemītisms, kas ir uzliesmojis īpaši pēc 2000 izrēliešu un ebreju slaktiņa, un ne tikai izrēlieši, bet lielākā daļa no tiem, kas bija 7. oktobrī, tika noslepkavoti. 1200 cilvēki, un kopš tā laika vēl simtiem tika nolaupīti un nogalināti. Ja kāds domā, ka Netanjahu nomaiņa kaut ko mainīs, viņš māna pats sevi. Tāpēc es atbildēšu uz to. Ir 2 cilvēki, kuri uzrakstīja grāmatu. Man šķiet, tā iznāca pirms gada vai pusotra. 2 cilvēki, kuri nav īpaši draudzīgi Izrēlai. Viens bija Roberts Malejs, kurš iespējams bija viskritiskākais pret Izraēlu cilvēks Baidena administrācijā, līdz viņam tika atņemts amats. Un otrs cilvēks bija vīrietis vārdā Huseins Aga, kurš bija libāniešu šīts, kas kļuva par galveno palestīniešu organizatoru. Un viņi raksta nevis atbalstot sionismu, pasarg Dievs, bet viņi saka, ka ir mīts domāt, ka Netanjahu aiziet un vispārējais sakārtojas, vai ne? Viņi domā, ka tas ir pārāk vienkārši. Tas nav taisnība, viņi saka. Un vēlreiz, viņi nāk no kritiskas perspektīvas. Visi cilvēki, kuri domā, ka pēkšņi Netanjahu pazudīs un viss būs kārtībā, ka mēs atgriezīsimies tur, kur bijām labajos vecajos laikos, tas ir mīts. Tas ir mīts. Tā ne tikai saka Marks Regaus, bet arī Roberts Malīs Maljons, Huseins Aga. Bet es vēlos izteikt plašāku domu. Es biju Izraēlas vēstnieks apvienotajā karalistē, kad vēl strādāju valdībā. Un tad parādījās korbinisms, un Leiboristu partijas kreisie bija nikni pret sionismu, un kā lielākā daļa cilvēku teikt, arī antisemītiski. Un jūs to redzat visā Eiropā.
Francijā, Itālijā, kreisās partijas, progresīvā kreisā, radikālā kreisā, mēdz būt pro-palestīniskas, pret Izraēlu, antisemītiskas, atkarībā no tā, kur tieši tās atrodas. Dažas ir vairāk antisemītiskas, citas vienkārši ļoti asi kritizē Izraēlu. Tur ir dažādas pakāpes, bet viņi nav draugi. Un Palestīnas jautājums ir kļuvis par globālās kreisās kustības karogu. Un pieņemt, ka tas notiktu Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Francijā un Itālijā, bet nenotiktu Amerikā, ka tā ir globāla parādība, ir absurdi. Es domāju, cilvēki, kad viņi vaino Netanjahu, un Netanjahu var, ziniet, viņu var vainot par daudzām lietām, bet kad viņi vaino Netanjahu, viņi parasti atsaucās uz to slaveno runu 2015. gadā, kad viņš uzstājās kongresā. Viņu uzaicināja republikāņu spīkers, un viņš izteicās pret Obamas vienošanos ar Irānu. Un viņu apsūdzēja politizēšanā un divpartiju attiecību apdraudēšanā un tā tālāk. Bet Lielbritānijā nekad nebija tādas runas, Austrālijā nekad nebija tādas runas, Kanādā nekad nebija tādas runas, Francijā nekad nebija tādas runas. Citiem vārdiem sakot, spēki, ideoloģija, jaunais anti-izraēlisms, antisemītisms kreisajā pusē – tā ir globāla parādība. Domāt, ka tas notiek kādas konkrētas Netanjahu rīcības dēļ, tad jums jāuzdod sev jautājums, kāpēc tas notiek visur? Un kaut kā palestīniešu lieta, jā, palestīniešu cīņa ir kļuvusi par svēto grālu radikālās kreisās puses cilvēkiem. Bet pirms es tā teikt atdodu tev mikrofonu, Rūtī, neaizmirsīsim, ka tie nav tikai radikālās kreisās pārstāvi. Mums ir arī cilvēki no populistiskās labējās puses. Es domāju, vispazīstamākais droši vien ir Takers Karlsons un viņa līdzgaitnieki. Cilvēki kā viņš, kurus podkastos, raidījumos un tam līdzīgi klausās burtiski miljoniem cilvēku. Labajā pusē, kuri ir, jūs zināt, ja kreisā spārna antisemītisms uzskata ebrejus par briesmīgiem un, jūs zināt, kapitālistiem, imperiālistiem un kolonizatoriem, tad radikālā labējā puse mēs nepatīkam citu iemeslu dēļ. Jums ir pilnīga taisnība, un ir interesanti atzīmēt, ka Takers Karlsons paziņoja, ka izstājas no Republikāņu partijas. Es domāju, viņš vairs nav tās sastāvdaļa. Tāpat, starp citu, mēs to redzam arī Demokrātu partijā. Mums ir, piemēram, Alans Deršovits, kurš saka, ka viņš vairs nav demokrāts. Ir cilvēki, kuri ir noguruši no savas partijas politikas, partijas, kurai viņi bija uzticīgi gadu desmitiem, un viņi to pamet šo politiku dēļ. Līdz šim, pašlaik, un es ceru, ka tā tas arī paliks. Lai tā arī paliek. Labējie groiperi, kuri ienīst ebrejus un Izraēlu un apsūdz Izraēlu visdažādākajos kara noziegumos. Tas ir tā saucamais pakavs. Viņi ir aizgājuši tik tālu, ka viņa nostājas gandrīz pilnībā sakrīt ar tālās kreisās puses nostājām, kas ir ļoti ironiski, jo viņi patiešām ienīst kreisos, vai vismaz agrāk tā bija. Šajā jautājumā viņi ir pilnīgā vienprātībā, un tas ir ārkārtīgi satraucoši. Bet šobrīd tas joprojām ir daudz izpotītāks kreisajā pusē. Tā ir daudz vairāk, un tev ir taisnība sakot, paskaties, kāpēc mēs domājām, ka, ja tas notika visā Eiropā, tas nevarētu notikt Amerikā. Tam bija savs iemesls, kāpēc mēs tā domājām. Amerika tradicionāli ir bijusi, nav tā, ka Amerikā nekad nebūtu bijis antisemītisma. Un nav tā, ka Amerikā nekad nebūtu bijis rasisma, bet Amerika vienmēr ir centusies to pārvarēt un labot šīs sabiedrības problēmas, un ir paveikusi sasodīti labu darbu. Un tas ietver arī ebreju iekļaušanu akadēmiskajā vidē un visās profesijās un tā tālāk. Un tāpēc ebrejiem Amerika ilgu laiku bija ļoti viesmīlīga mājvieta. Un atkal ironiski, ebreji bieži vien ir atbildīgi par to, ka pie varas nonāk cilvēki, kuri viņus ienīst. Es nezinu, kā to izskaidrot. Mēs varētu par to diskutēt dienām ilgi. Bet es gribu uzsvērt, ka tieši ebreji ir visatvērtākie mieram visos jautājumos. Un arī absurdām idejām, galēji kreisām idejām par visu, tostarp identificēšanos ar upuriem, palestīniešiem, Hamas Gazā. Ļaujiet man vēlreiz atgādināt visiem, ka 7. oktobrī daudzi no cilvēkiem, kas tika nogalināti, izvaroti, nocirstas galvas, piedzīvoja visas iespējamās šausmas, tika spīdzināti.
Gāzes pierobežas kopienās, pierobežas, kibucos un citās kopienās, kas atrodas pie Gazas. Tie bija cilvēki, kuri visu savu dzīvi vēlējās palīdzēt gaziešiem, vest viņus uz slimnīcām. Viņi deva viņiem darbu, draudzējās ar viņiem, jo viņi bija cilvēki, bet, kad pienāca brīdis, tas neko nemainīja. Tas ir kā holokausta laikā. Tie labie ebreji, kā es saku, pēdiņās. Tie, kuri teica, mēs neesam tādi kā tie, jūs zinat, es nezinu, ebreji ar tiem smieklīgajiem sānu lociņiem. Mēs klausāmies Māleru, mēs esam izglītoti un izsmalcināti, un mēs esam labi vācieši. Tas neko nemainīja. Viņus aizveda uz Aušvicu, tāpat kā visus pārējos. Tas ir kaut kas, ko tiešām vajag uzsvērt. Jo kad kāds kā Mamdani ieņem šo amatu Ņujorkā, tad tu saproti. Un es nesaku, ka tas ir viss. Es nesaku, ka visi ebreji Ņujorkā balsoja par viņu. Un arī nesaku, ka visa Ņujorka ir ebreju pilsēta. Tā nav. Bet tā ir ļoti kultūras ziņā ebrejiska pilsēta. Acīm redzot, demogrāfija mainās un viss pārējais, bet tā joprojām ir kultūras un socioloģijas ziņā ļoti ebrejiska pilsēta. Un lai tāds pretīgs cilvēks vadītu šo pilsētu, es domāju, ka ebrejiem tiešām vajadzētu nopietni pārdomāt pašiem sevi. Un starp citu, tieši tagad, šovakar, kad mēs to ierakstām, ir trešdiena, 22. jūlijas. Šovakar sākas Tišā Bāv gavēnis, kas ir piemiņas diena. Tā ir skumja piemiņa par svēto tempļu iznīcināšanu, un ebreji gavē. Un vēstījums ir bijis tāds, ka nepamatota naida dēļ starp ebrejiem, nepamatots naids noveda pie šīs iznīcināšanas, un mums no tā ir jāiemācās. Man ir jāpasaka kaut kas, un es zinu, ka tas ir pretrunīgi, īpaši starp ticīgiem ebrejiem. Es neuzskatu savu naidu pret ebrejiem, kuri atbalsta tādu kā Mamdani, vai kuri ienīst Izrēlu, vai kuri vaino Netaņjahu visās nelaimēs. Es neuzskatu savu naidu pret viņiem par nepamatotu. Es uzskatu, ka tas ir pamatots. Un jā, tā ir taisnība. Ebreji plēšas savā starpā. Un mums tāpat kā novembra vidustermiņa vēlēšanās Amerikā, Izrēlā ir Kneseta vēlēšanas. Mūsu nacionālās vēlēšanas notiks 27. oktobrī, nedēļu pirms vidustermiņa vēlēšanām Amerikā. Un es saku, jā, tā ir daudz saspringtu emociju. Bet es neredzu vienotību, ebreju vienotību šajās vēlēšanās vai jebkurās citās. Kad runa ir par tiem pamata jautājumiem, par to, vai tu pieņem sava ienaidnieka naidu pret sevi vai nē. Tāpēc es gribu atbildēt ar tavu atļauju, Rūtī. Tu teici, tagad tu to pateici mazliet citādi, bet pašā sākumā, tuvojoties podkāstu sākumam, tu teici, ka vilcinies vainot Amerikas ebrejus, vai ne? Tu vaino Mamdani, un esi gatavs dot viņiem šaubu labumu. Un kā tu zini, labāk nekā lielākā daļa, jo tu uzaugi Amerikas Savienotajās valstīs. Ebreju kopiena tradicionāli bija svarīga vēlētāja grupa Demokrātu partijā. Un vecā koalīcija, Demokrātu koalīcija, ko uzbūvēja FDR, ko Rūzvelts izveidoja 30. gados, ebreji bija tās būtiska sastāvdaļa. Un zini, 80%, 75% atkarībā no tā, kuras vēlēšanas tās bija, ebreji balsoja par demokrātu kandidātiem. Dažreiz tas bija nedaudz zemāks, dažreiz augstāks, bet vienmēr varēja būt droši, ka skaidrs, būtisks, nozīmīgs vairums Amerikas ebreju balsos par demokrātiem. Un šeit es gribu pateikt kaut ko. Un es neesmu tāds kā tu un neuzaugu Amerikā, lai gan es tur esmu strādājis. Es esmu kritisks pret Amerikas ebrejiem. Es domāju, tu runāji par tiem 30%, kas balsoja par Mamdani, jā. Bet ja es varu izmantot pieredzi no laika, kad biju vēstnieks apvienotajā karalistē, kad Korbins vadīja Leiboristu partiju. Jā, bija ebreji, kur teica, šī vairs nav mana partija. Es visu mūžu esmu bijis Leiboristu biedrs, aktīvists un vēlētājs. Es nevaru balsot par Leiboristiem, ja to vada kāds ar pret Izraēlu vērstām un antisemītiskām idejām, vai ne? Un es domāju, ja ebreju kopiena Amerikas Savienotajās valstīs, kad, vai ne? Vēlreiz, šķiet, ka ieejas biļete demokrātu priekšvēlēšanās ir tāda, ka vispirms tev ir jānosoda Izraēla, jānosoda Izraēlas valdība, jāpasaka, ka tu ienīsti valdību. Tev ir jāpārskata ASV un Izraēlas attiecības. Tas viss ir būtiski, lai būtu veiksmīgs demokrātiskajā politikā. Ir jābūt ebreju pretreakcijai.
Un ja nav būtisks ebreju pretreakcijas vai nu pašās priekšvēlēšanās, vai vispārējās vēlēšanās, es domāju, ka tā ir vājuma pazīme. Tas ir tā, kā tu teici iepriekš. Tas ir tāpat kā tie jaukie vācu ebreji, kur saka, mēs lasām Šilleru, mēs cīnījāmies Pirmajā pasaules karā par ķeizaru, mēs esam patriotiski vācieši. Un ko šis jaunais austriešu kaprāls vispār zina par Vāciju? Mēs zinām vairāk par Vāciju, bet viņi māna paši sevi. Un es domāju, ka amerikāņu ebrejiem atkal es nevēlos viņiem mācīt vai lasīt lekcijas, bet es domāju, ka šis zināmā mērā ir patiesības brīdis. Un mēs redzēsim, kā tas viss izvērtīsies. Bet es vēlējos dalīties ar labajām ziņām un dzirdēt tavu viedokli. Un pēc mana pulksteņa mēs tuvojamies mūsu podkāsta beigām, bet es vēlos kaut ko pateikt. Es to šķiet jau reiz esmu teicis šajā podkāstā. Bet es domāju, ka šodien, kad ir Tiša Be'al, ebreju gavēņu diena šovakar, un ar šo politisko antisemītismu, ko mēs redzam visā pasaulē. Un, diemžēl, arī Amerikā. Jo varbūt mēs domājām, ka Amerika būs imūna pret tāda veida naidu, kādu mēs redzējām pieaugam Eiropā un citās vietās, jā. Bija pārliecība, ka Amerika ir citāda, ka Amerikā šādas parādības nebūs. Nu, Mamdani mums ir parādījis, ka tas vienkārši nav taisnība. Bet es saku sekojošo. Tātad, tu vari būt ļoti nomākts un ļoti vīlies, un tu vari teikt, dažas lietas nemainās, ka antisemītisms ir atgriezies ar spēku, un cilvēkiem nepatīk ebreji. Un dažreiz tas ir politisks antisemītisms, kā piemēram Mamdani kungs, un dažreiz tas ir slepkavniecisks, brutāls antisemītisms, kādu mēs redzējām manas dzimšanas valstī, slepkavības Bongi pludmalē, kad 2 ekstrēmisti nošāva 15 cilvēkus, jā? Un, diemžēl, dažreiz abi ir saistīti. Jo cilvēks, kurš ir politiskais antisemīts, patiesībā rada aizsegu vai atmosfēru vardarbīgajam, slepkavnieciskajam antisemītam, vai ne? Un tas ir jāatcerās, un kā jau teicu, var kļūt ļoti vīlies, ļoti nomākts. Dažas lietas nemainās. Antisemītisms nemainās. Cilvēki ienīst ebrejus. Dažreiz viņi to slēpj, dažreiz tas ir mazāk pamanāms. Un ik pa laikam tas uzsprāgs tā, ka visi to redz. Un šodien mēs redzam, ka naids pret ebrejiem ir uzsprādzis tā, ka visi to redz. Ja dažas lietas nemainās, Rūtī, tad kaut kas ļoti svarīgs ir mainījies. Un tas ir tas, ka mēs ebreji esam mainījušies. Un es vēlos šo domu uzsvērt un pateikt skaidri. Padomā par pasauli, kurā piedzima tavs tēvs. Mans tēvs piedzima, jā. 30. gadu pasaule, nacisms un viss pārējais, un ebreji bija bezspēcīgi, ebreji bija bez mājām un ebreji bija bez valsts. Mums vajadzēja lūgt cilvēkiem, lai viņi ļautu mums iekļūt viņu valstīs, kad bēgām no vajāšanām. Mums vajadzēja lūgt cilvēkiem, lai viņi mūs aizsargā. Šodien ebreji vairs nav bezvalstnieki. Ebreji vairs nav bez mājām. Ebreji vairs nav bez aizsardzības. Ja tur ārā ir antisemīti, kas būvē kodolbumbu, lai uzbruktu mums un iznīcinātu mūs, mēs iznīcināsim viņu kodolbumbu, pirms viņi varēs mums uzbrukt. Citiem vārdiem sakot, šodien ebreju situācija ir citāda. Tātad, ja dažas lietas, piemēram, antisemītisms nemainās, tad ebreji ir mainījušies. Mēs esam stipri, mums ir armija. Mūsu jaunie vīrieši un sievietes dien armijā, lai aizsargātu ebreju tautu, lai aizsargātu ebreju valsti. Un tāpēc tādi kā Mamdani var runāt savu antisemītisko tukšvārdību. Viņi var izteikt savas runas, bet ebreji vairs nav upuri. Mūsdienās ebreji ir stipri un vareni, un viņi spēj sevi aizstāvēt pret jebkuru, kurš mēģina mums nodarīt pāri. Uz šīs priecīgās nots, un es to saku bez sarkasma, Marks, es domāju, ka tas ir lielisks veids, kā noslēgt šo sarunu, jo jā, tā ir neticama gaisma. Mums patīk teikt, ka mēs esam bāka. Jā, Izraela ir bāka, un arī mums ar tevi ir tas gods dzīvot šeit un audzināt savas ģimenes šeit, bez šaubām. Rutija, es ar nepacietību gaidu, kad nākamnedēļ būšu studijā kopā ar tevi. Arī es. Un ar to mēs beidzam raidījumu. Tad atā!